Turpinot sižetu ciklu par karavīru hobijiem, viens no tādiem ir arī pirts. Haralds Darguzis, Jānis Pavlovičs un Jānis Āboliņš jau daudzus gadus pēras. Arī es pats nu jau kādus 15 gadus katru nedēļu eju pirtī, un tādēļ bija interesanti uzzināt viņu pirts knifus. Arī pats no viņiem dabūju 4-rocīgo pērienu, bet sarunu sākām sienot slotes. Ir tikai vasaras sākums. Šīs slotiņas nav glabāšanai, pat ne īstai pēršanai, bet smaržai un ierīvēšanai, jo tajās ir daudz dažādu derīgu ielu. Sarunas sākumā sakramentālais jautājums. Kā tad to darīt pareizi? Ja runā par pirts receptēm, kā tad pareizi iet, vispareizākais ir mēreni sākumā un sevi ieklausīties. Ja? Un, ja tu redz, ka kāds sēž ļoti lielā karstumā, ir jāsaprot, ka viņš jau varbūt tas ļoti ilgus gadus to dara. Un pirts pieradums, tas ir arī bieži vien jautā, kādā temperatūrā iet, kādā mitrumā iet. Sākotnē ir, varētu būt 65-70 grādi, ja? Bet gadu gaitā tas būs riktīgi pa maz. Jā. Un tad tas mitrums, cik daudz garu dot, sauna, piemēram, vai kā? Sauna ļoti atšķirās, protams, no latviešu tradicionālās pirts, jā, kaut vai piemērs ir tās pašas saunas sacensības vai Latvijas pirtsmeistarības sacensības, kuras arī tiesāju. Es dabūju 6 stundas nosēdēt pērtuvē, tiesājot Latvijas pirtnieku uzstāšanos. Jā, turpretī saunas čempionātā Somijā es 2 minūtes nosēdēju, bišķi vairāk par 2 minūtēm. Ja. Faktiski cilvēkam tas ir diezgan ekstremāls pasākums. Ja. Kā viņi tur šausmīgi garu uzmet, ja sakuriņi? Tur ir tā, ir 120 grādi sākotnēji, un tā mitrums ir 20%, ja, bet doties tas ir milzīgs. Ja, jo vēl jau, kā lai pasaka, visu nosaka arī akmens krāvuma daudzums attiecības pret telpu. Ja, ja jums būs maza krāsniņa, maza akmentiņa, tad mitrums nebūs tik, kā saka, iespaidīgs. Ja. Tā ietekme tik iespaidīga mitruma, kā piemēram jums būs milzīgs akmeņu krāvums. Ja, jo tad tam akmeņiem ir spēja turēt to mitrumu gaisā ļoti daudz. Ja. Faktiski izpētot nelaimes gadījumu, kas notika Somijā, ja, kad man acu priekšā cilvēks, kas aizgāja bojā, konstatēja ekspertīzi, ja, ka tur praktiski gaisa iekšā vairs nebija tajā pērtuvē. Ja. Viņi faktiski atradās vārošā tvaikā bez gaisa. Ja. Tas tomēr, ko vajag darīt, tas ir veidināt pirti, atļaut ienākt arī gaisam laiku. Jā, veidināšana, tas ir obligāts pasākums pirtī, to cilvēki bieži vien aizmirst. Aizmirst ne tikai ierīkot veidināšanas lūkas, ja, bet arī veidināt starplaikos. Pirts neatdzesīs. Laba pirts, kur ir labi kurināta, ar labu siltumizolāciju, viņi neatdzesīs pat tām 10 minūtēm. Tā saka, ka atver durvis, uzmet garu, lai viņš izrauj ārā visu, kas tur ir drusku arī sakrājies, aiztais ciet. To sākumā jādara obligāti ir, pirms pēršanās. Jo īpaši Haralds man to vienmēr atgādina obligāti, ja, kad slikto tvaiku izlaidi. jā, to pirms pēšanās mēs obligāti daram, bet starplaikos tas arī jādara. Tas jau stāsts arī turpinās par akmeņiem. Jā. Tieši tāpat tās akmeņas tur ir jāmaina. Es mainu akmeņus reiz pusgadā. Akmeņi elpo. Viņi elpo, lai viņi labāk elpot, lai būtu svaigāks tas pirts gars. Ļoti vienkārši. Varbūt tās kaut kāds skeptiķi pateiks, ka tur Jānis ākstās. Ja jūs paņemiet to akmeni un iznesieet viņu ārā un pasmaržojiet, ja, kad viņš ir augstā stāvoklī. Viņš ir atbaidošs vienkārši. Ja. Protams, atkarībā no akmens kvalitātes, bet ar laiku pirts akmens drūp. Metot garu kopā ar tvaiku paceļas arī akmens putekļi, ko paroties ieelpo, un tas ir pat kaitīgi mūsu veselībai. Tieši tā. Tas labs komentārs ir. Tur, teiksim, pēc tā akmens struktūras, ja, viņš ir porēns. Un tās poras aizaug ciet. Ar laiku, ar netīrumiem, ar slotu tēju, visu kaut ko liek virsū uz akmeņiem. Principā es jau neko neļauju liet uz akmeņiem. Ūdens kvalitāti iespējams. Jā, tieši tā. Lūk, un tās poras aizsitās ciet, bet tā, kad akmens ir tīrs, porēns, tas ūdens trāpa virsū uz karsta akmens un izsitās, kā saka, smalks tvaiks. Jā. Viņš ir patīkams, viņš ir viegli elpojams. Tvaika struktūra atšķirās. Vai ir tvaiks ar lieliem pilieniem vai tvaiks ar smalkiem pilieniem? Tāpēc jau arī vecmeistari, jūs jau ziniet vienmēr, kad lej ūdeni arī tikai rasina virsū, neliek tur kausu vienā vietā, bet ne pa virsū, viņš būtu pēc iespējas lielāku virsmu nosakt. Jā, par to vieglo garu. Jā. Viegls gars bija. Gara kvalitāte vai struktūra.
Nu, tad sīkie knifiņi, es domāju, katram viņi ir zināmi, savi. Drusciņi pagriezīšu vēl atpakaļ. Jūs visi esat karavīri, ar armijas lietas saistīti cilvēki. Piemēram, ar ko jūs katrs esat nodarbojušies armijā? Sāksim no Haralda un tad... Dienas iesāku speciālu uzdevumu vienībā, turpināju zemesardzē īsu laiku posmu un, teiksim, tad bija posms jūras spēkos 7 gadi un šobrīd apvienotajā štābā. Nu, par pirts lietām, teiksim, un viss, kas saistīts ar pirtim, te varbūt vairāk sasaistīt kopā tieši ar izdzīvošanu un tā tālāk. Tas vairāk tā kā būtu bijis saistīts ar speciālu uzdevumu vienību, vai ne, teiksim, Nometnes, jā. Kā tev, Jāni? Nu, man līdzīgi kā Haraldam, jo mums tas stāsts sākotnēji kopējs, mēs kopā nodienējam 5 gadus speciālu uzdevumu vienībā. Mums bija pakļautība obligātais dienests un, protams, kaut kādās ziemas nometnēs vajadzēja rīkot ikdienišķas higienas procedūras. Jā. Vasarā varbūt aizēja nopeldies un ok, bet ziemā to nevar darīt. Jā. Ilglaicīgi atzišana. Tieši tā. Toreiz arī primitīvi mēģinājām kaut ko darīt, bet tas palīdzēja un tas darbojās. Un, jāsaka, tāda lauka pirts ir, ko... Ok, tātad jums ir abiem liela pieredze speciāli. Tev, Jāni, kā ar tevi? Es esmu sācis gaisa spēkos dienēt un praktiski lielāko daļu savu apzinīgā dienesta laika es nodienēju arī gaisa spēkos. Un tad man bija viens posms aizsardzības akadēmijā. Biju ar kadetiem tieši ar personāla sastāvu strādāju un šobrīd arī apvienotajā štābā.